Čau, dārgie draugi! Jūs esat atpakaļ Uldons TV un, dārgie draugi, jauns unboxing speciāli priekš jums, dārgie draugi. Un šoreiz tas būs neviens cits kā iPhone 6S. Vienkārši, manuprāt, fantastisks telefons. Es tūdās uztaisīšu priekš jums unboxingu. Paskatīsimies, kas šajā kastītē ir iekšā. Šitas ir modelis Gold Rosé. Es domāju, ka šis modelis vairāk būs piemērots meitenēm, sievietēm, jo puišiem nedaudz šī krāsa varētu likties ne tāda, bet viennozīmīgi šis iPhone 6S ir, manuprāt, labs telefons ar labu interfeisu un visu pārējo. Nu ko, dārgie draugi, es domāju, nekavēsimies. Un aizmirst pieminēt 16 gigabaitīgā versija. Ja varbūt jūs to neredzat, bet 16 gigabaitīgā versija ir vēl 64 gigabaitīgā versija, bet šī ir 16. Nu ko, ķeramies pie unboxing un paskatīsimies, kas ir šī kastītē. Ņemam mūsu maģiskās šķērītes un aiziet. Griežam vaļā plēvīti, mums te ir priekšā aizsarga plēvīte. Tā, un skatāmies. Lēšam nos plēvīti. Tā, šito mēs metam nost. Un tā, tas brīdis ir klāt, dārgie draugi. Varam vaļā kastīti un skatāmies. Bau, lūdzu! iPhone 6S Rosé, Gold Rosé. Te nu viņš ir. Tā, noliekam kastīti maliņā. Tā, nu ko, oh my gosh, izskatās tiešām viņš ļoti tāds stilīgs, ļoti tāds tīniko. Nu ko, ņemam vārā, skatāmies. Un te nu viņš ir, dārgie draugi, iPhone 6S. Rosé Gold aizmugurīt. Oh my god. Nu, es jums saku, dārgie draugi, viņš ir ļoti tāds tīri simpātisks. Protams, man vairāk prasītos tīri baltais variants, bet šitas būs speciāli priekš dāmām, speciāli priekš meitenēm. Šis būs vienkārši, nu ko, pagaidām telefonu noksim maliņā un paskatīsimies, kas ir vēl mums kastītē. Tā, ņemam ārā. Tā, un mums šeit ir dažādākie kaut kāds šitas te. Tā kā konvertiņš, un tajā konvertiņā iekšā mums ir, stikeri! Oh my god, stikeri ar ābolīšu zīmi. Es nezinu, vai jūs redzat, vai jūs neredzat. Tagad jūs droši vien redzat. Stikerīši ar ābolīti un dažādākās pamācības, kuras, es domāju, nebūs nevienam vajadzīgas iegādājoties šo telefonu. Un tāpēc tā, un skatāmies, kas mums ir lādētājs, jā, kurus saspraužās ar šo. Nu, tas jau ir standartā kā visiem telefoniem. Mūsdienās, principā, jānāk līdz lādētājs. Un kas mums te vēl ir? Austiņas. Viennozīmīgi es varu pateikt to, kad ko man patīk iPhones, kad iPhone'am nāk līdz salīdzinoši ļoti kvalitatīvas austiņas. iPhone austiņām man tiešām visvairāk, ko es esmu mēģinājis testējis no telefonā iekļautajām austiņām, tieši iPhone austiņas man patikušas ir vislabāk ar savu tieši skaņu un vispārējo. Varbūt tas ir mans tīri subjektīvais viedoklis, tāpēc neapvainojieties par to, ka es tagad saku tā. Nu ko? Es domāju, nevērsim vaļā austiņas, jo droši vien ļoti daudz no jums viņas zina. Tā, un mums paliek pats phones. Oh my gosh. Manuprāt, es nezinu, vai mēs varam izdotos viņu pat vispārībā ieslēgt. Pamēģināsim, kas no tā vispār sanāks. Un jā, viņš ieslēdzās iekšā. Kā jūs redzat, sākumā uzreiz logotips ar Apple. Ar pašu Steve Jobs radīto Apple. Tā, un mums ir jāizvēlās valoda. Tas ir vienīgais, kad šeit iPhone'ā nav latviešu valoda. Varbūt daudz jau, protams, droši vien to zina, kad viņam ir angļu vai krievu, bet šajā gadījumā mēs noteikti ņemsim angļu. Diemžēl mums neizdodas ielogoties viņā iekšā, tāpēc, ka viņš prasa simkarti, bet simkarti mēs ievietosim nedaudz vēlāk, tāpēc tālūk, dārgie draugi, principā tas arī bija viss, ko es jums gribēju parādīt šo iPhone 6S unboxingu. Manuprāt, vienkārši tāds stilīgs telefons, ļoti ērti, ko es varu paturēt. Es turu viņu rokās, un viņš ļoti ērti ieguļās rokās. Ir ļoti labs tāds. Manuprāt, viņš ļoti ātri strādā, bet jā, mums jāievieto simkarti, lai viņu palaistu.
Tāpēc tālūk, darbie draugi. Tas arī principā bija viss, ko es jums gribēju parādīt. Iegādājieties arī jūs iPhone 6S vai arī S Plus, tas būs nedaudz lielāks modelis, bet principā viss tas pats. Tāpēc, manuprāt, lielisks telefons. Cena, protams, nav tā lētākā, plus mīnus 600 eiro robežās, bet ir tā vērts, darbie draugi, ir tā vērts, jo šis telefons tiešām rekomendēju meitenēm, sievietēm vairāk, jo tieši rozā modelis ir tieši viņām piemērots. Tāpēc paldies, ka noskatījies šo video, un tiksimies jau jaunajos unboxingos, kur jau es parādīšu kaut ko vēl no sevis iegādātajām precēm. Es no jums pagaidām atvados, un līdz nākošajai reizei. Peace! Kas te ir? Paskatīties. Oh! Bāties prom! Šitas čals man vienkārši izglāba, paskatieties!